Sveicieni no Ludzas, no Latgales. Mēs tur Rīgā ļoti bieži pēdējā laikā esam dzirdējuši idejas par to, ka būtu pilnībā jāpārtrauc tranzīts caur Krieviju un pilnībā jāslēdz robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. Šo ideju autoriem es aicinātu atbraukt, piemēram, uz šejienu un pastāstīt šīs idejas vietējiem iedzīvotājiem. Un es domāju, daudz iedzīvotāji jums parādīs šo te ļoti biežu situāciju, piemēram. 1-2 cilvēku uzņēmums, ģimenes uzņēmums, kas, piemēram, paņem kredītā līzingā auto mašīnu, fūri un nodarbojas ar šīm kravas pārvadājumiem. Kredītā viņi paņemt, protams, kā ķīlā pret nekustamo īpašumu. Un jautājums, ja šī robeža tiek slēgta, tad jautājums, ko darīs šīs ģimenes? Kā viņas atdos šo kredītu? Viņi varbūt pārorientēs tās kravu plūsmas uz Varakļāniem varbūt? Vai cita situācija? Arī 1-2 cilvēku ģimenes uzņēmums, kas sniedz muitas pakalpojumu. Šeit pat Latgalē pierobežā. Kas notiks, ja tiks slēgta robeža ar Krieviju? Bankroti, maksāt nespējas un kārtējais cilvēku aizbraukšanas vilnis. Aizdomājieties par to.